Ideja par pacientu prioritizēšanu ar speciāli izstrādātas anketas starpniecību radusies psihiatrijas nozarē strādājošiem mediķiem, kuri ikdienā saskārušies ar netaisnību. Cilvēki, kuriem nepieciešama steidzama psihoemocionāla palīdzība, nereti to saņēmuši novēloti. Šī ideja radās no izmisuma. Pirms 4 gadiem strādāju kā pilnas slodzes ārsts, ambulatorais ārsts ambulatorijā centrā, struktūrvienībā Pārdaugava. Un tas izmisums, kāds bija ikdienā redzot, ka cilvēki neatkarīgi no viņa dzīves situācijas, no viņu sūdzībām, no viņa simptomiem, visi tiek ierakstīti vienā garā rindā. Un patiesībā tas ir ļoti nežēlīgi pret cilvēkiem, kuriem ir hroniskas saslimšanas, kuriem ir slimību pārsnājumi, kuriem ir reāli suicīda draudi un riski. Anketu drīkst aizpildīt reizi 24 stundās. Tajā apkopoti jautājumi, kuri radušies analizējot klīniskos datus un vislabāk spēj prognozēt riskus kādai saslimšanai vai psihoemocionālās veselības sāsinājumam. Palīdzības anketa pēc savas būtības ir saruna ar algoritmu, kuru mēs esam izstrādājuši psihiatri kopā ar matemātiķiem, ar analītiķiem, ar statistiķiem, ar digitālo tehnoloģiju speciālistiem, lai pie jums nonāktu rīks, kas palīdzēs ātrāk piekļūt pie psihiatra. Un ļoti būtiski, kas palīdzēs prioritizēt katra individuālās vajadzības. Palīdzības anketa ir atrodama visas Latvijas lielāko psihiatrijas slimnīcu mājaslapās. Lai to aizpildītu, ir jāidentificējas. Es esmu tagad nolēmusi, ka es arī gribētu pamēģināt. Es saprotu, veselības ministrs to jau ir izdarījis. Jā, viņam sanāca ļoti veikli, ātri, jautājumi bija saprotami, līdz ar to nebaidamies, galvenais atbildam godīgi. Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Mēs atzīmējam arī mūsu piekrišanu noteikti datu piekļūšanai. Ļoti svarīgi ir, ka mēs ar jūsu piekrišanu arī pēc tam apskatāmies jūsu medicīnas datus, ja jūs tam piekrītat, jo tas mums palīdzēs pieņemt varbūt vēl ātrāku un efektīvāku lēmumu, kurā brīdī jūs aicināt uz vizīti. Būsim reāli. Psihiatrijā mēs katru dienu sastopamies ar ļoti plašu spektru pacientiem, kur daļa patiesībā pat nav pacienti. Tie esam mēs, vienkārši cilvēki, kas piedzīvo grūtības savā dzīvē. Bet tas nenozīmē, ka man ar savām grūtībām būtu nepieciešams tikpat kvalificēts atbalsts kā kādam, kuram ir bipolāra afektīva traucējuma pārsnājums, kādam, kuram ir pirmā psihozes epizode, vai kādam pacientam, kuram ir terapeitiska rezistenta depresija, viņš jau kādu laiku dzīvo ar suicīdu plānu. Palīdzības anketas aizpildīšana prasīja zināmu laiku. Tā ir kā konfidenciāla saruna pašam ar sevi par savām tā brīža sajūtām. Anketas rezultātus neuzzinās neviens no tuviniekiem vai draugiem, bet tā būs iespēja nepieciešamības gadījumā nekavējoties nonākt līdz sarunai ar speciālistu. Šo anketu lasa ārsta palīgs vai māsa, kam ir speciāli noformēta konfidenciālitātes prasības izlasīt jūsu atbildes un tālāk sazinās ar ārstu, praktiski organizējot jau reālā laika pierakstu klātienē pie speciālista. Un mūsu mērķis ir atrast akūtos gadījumus. Un Latvijā tas ir ļoti nepieciešams. Mums ir jārunā arvien vairāk par suicidālām uzvedībām, suicīda riskiem, par cilvēka psihiskās veselības stāvokli, ko viņš tajā brīdī domā, un tie ir tā mūsu iespēja kādu izglābt. Līdz ar to mums šīs te prioritātes kategorijas, pirmā prioritātes kategorija ir pat 24 stundu laikā reālai sarunai ar psihiatru. Latvijā gadu sev dzīvību atņem aptuveni 300 cilvēku. Aiz katra šī skaitļa ir stāsts, kas bieži palicis nepamanīts pārāk ilgi. Tāpēc palīdzības anketa ir iespēja laikus sadzirdēt tos, kuriem palīdzība nepieciešama vissteidzamāk. Psihoemocionālā krīze nevienmēr ir redzama, bet saulaicīga saruna ar speciālistu var būt izšķiroša un dažkārt tā var izglābt dzīvību. Inese Supē, Edgars Polikevičs, Mārtiņš Avots, 4. studija.